Šodien mēs apskatīsim 10 Livonijas laika objektus, kas vēl joprojām atrodami Vecrīgas ielā. Es jums pastāstīšu par Rīgas pili. Sākumā pils bijusi Livonijas ordeņa meistara rezidence. Tā bija cietokšņveida celtne ar biezām sienām, šaujam lūkām un plašu grāvu, par kuru bija iespējams pāriet paceļamu tiltu. 1484. gadā pilsētnieki pili nopostīja, bet līdz 1515. gadam bija spiesti to atjaunot. To pat pastiprināja ar 2 apaļiem un vareniem torņiem – Svētā gara un Svina torņi. No 16. līdz 20. gadsimtam pils vairāk kārt tika pārbūvēta. Mūsdienās pilī ir izvietotas 3 muzeji – Ārzemju mākslas muzeja, Raiņa literatūras un mākslas vēstures, kā arī Latvijas vēstures muzeja ekspozīcijas. Pilī atrodas ar Latvijas Republikas prezidenta rezidence. Netālu no pils atrodas Sāpju Dievmātes baznīca, kur uzcelta 1785. gadā. Ieskats video. Tagad jūs redzēsiet pulvertoni. Pulvertonis, kas acīm redzot būvē 14. gadsimta sākumā, bija viens no svarīgākajiem nocietinājuma torņiem, kas sēdz ieeja pilsētā pa galveno Saudzemes maģistrāli. Sākumā šī torņa nosaukums bija Smilšu tornis, bet 17. gadsimtā tas tika pārdēvēts par pulvertoni, jo tajā sāka uzglabāt šājumo pulveri. 16. gadsimtā tornis tika pārbūvēts, lai no tā varētu veikt aritēlijas apšaudi. Kad 1621. gadā Zviedru armija bija aplenkusi pilsētu, tornis stipri cieta. Taču pēc tam tas tika atjaunots un apmūrēts ar sarkaniem ķieģeļiem. Es pastāstīšu par 3 brāļiem. 3 brāļi ir vecākais Rīgas dzīvojamo namu komplekss, kas atrodas Mazajā pilsielā. Nosaukums radies uz līdzības pamata ar Talliņas 3 māsām, kas ir noliktavu grupa Vecpilsētā. Vecākā saglabājusies ēka atrodas Mazajā pilsielā 17, kas ir būvēta 15. gadsimta beigās, kad Rīga nodibināja kontaktus ar Nīderlandes tirgotājiem, un pilsētas arhitektūrā sāka parādīties Nīderlandes arhitektūrai raksturīgās renesanses iezīmes. Tā ir vienīgā telpa oriģinālā, kas saglabājusies no 15. gadsimta. Savukārt nami Mazajā pilsielā 19 un 21 ir jaunāki. 3 brāļi tika restaurēti no 1955. gada līdz 1957. gadam. 1687. gadā šajā ēkā sāka darboties pirmā konditorija Rīgā. Svētā Jākaba katoļu katedrāle sākta būvēt agrās gotikas formās no 1225. gada. Tā pabeigta 1300. gadu. Šai samērā nelielajai baznīcai ir visai izteiksmīgs slēgts tornis, kas labāk par pārējiem saglabājas Rīgas viduslaiku baznīcas torņiem raksturīgo piramidālo formu. Jākaba katedrāles 4 zvaņi, tuvojoties Pirmā pasaules kara frontes līnijai, evakuēti uz Krieviju un ir gājuši zudumā. 1522. gadā Jākaba baznīcā un Svētā Pētera baznīcā nolasīties sprediķi Rīgā ievadīja reformāciju. Pēc reformācijas tā ir Rīgas latviešu baznīca. Pēc 1710. gada Jākaba baznīca pārtopa par Krievu kroņa baznīcu. Šajā sižetā ir redzama lielā dilde, kas mūsdienās atrodas Amata ielā 6. Lielā dilde izveidojās Rīgā 1354. gadā, kad tirgotāji atdalījās no Svētā Krusta un Trīsvienību ģildes. Lielās ģildes locekļi bija vācu tirgotāji, zeltkaļi un literāti. Lielās ģildes pirmās ēkas atliekas saglabājušās pašreizējās ēkas pagrabstāvā. Tagadējā Lielās ģildes ēka tika celta 1854. līdz 1857. gadam. Pēc Bēņas projekta. Jaunajā ēkā tika iekļauta un saglabāta iepriekšējās ēkas pamatdaļa ar mīksteru istabu un līgavu kambari. Lielās ģildes ēkā ir eklektisma stilā angļu gotikas formas un izcils interjers. 1963. gadā izcēlās ugunsgrēks, bet pēc 2 gadiem, 1965. gadā, ēku rekonstruēja, tad piebūvēja klāt jauns ieejas vestibilu un interjers pielāgots koncertu zāles vajadzībām. Šajā sižetā ir redzama mazā ģilde, kura šobrīd atrodas Amata ielā 35. Mazās ģildes ēka tika celta amatnieku brālību vajadzībām. Tur notika lielākie pasākumi, svinīgas un svarīgas tikšanās un apspriedes. Pirmā mazās ģildes ēka tika celta 14. gadsimtā un vairāk kārt ir pārbūvēta. Mūsdienās mazās ģildes ēka nams ir celts no 1864. līdz 1868. gadam pēc Felskova projekta. Eklektisma stilā
Ēkai loģija ir tonīts, kas vērsta pret nelielu dārzu, namā ir bagātīgi rotāts interjers, logos ir vitrāžs, ir veci kroņluktuļi, kā arī sienu glazojumi ar pilsētas skatiem. Pēdējo rekonstrukcijas darbi tika veikti 2000. gadā. Rīgas Svētā Pētera baznīca ir augstākā Rīgas baznīca, kā arī ievērojams gotikas stila 13. gadsimta valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Svētā Pētera baznīca atrodas Vecrīgā. Tā ir uzcelta 1209. gadā, bet no 13. gadsimta saglabājušās tagadējās ēku sāņu jomu ārsienas un daži pilāri interjerā. Līdz 1524. gadam tas bija Romas katoļu baznīcas dienās, bet no 1528. līdz 1940. gadam bija Rīgas luterāņu Svētā Pētera vācu draudzes dienās. Kopš 1991. gada Pētera baznīca ir Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīcas Rīgas Svētā Pētera draudzes luterāņu dienās. Svētā Pētera baznīca kļūst par savdabīgu kultūras un mākslas centru, kas apmeklētājs iepazīstina ne tikai ar seno celtnieku amatu prasmi un mākslas izjūtu, bet sniedz priekšstatu arī par šodienas arhitektūras un mākslas attīstību, rāda iespēju ieskatīties Rīgas nākotnē, tās izaugsmes perspektīvās. Rāmera tornis un pilsētas aizsargmūra fragments Vecrīgā. Blakus Pulvertorim atrodas 1900. gadā rekonstruētais pilsētas aizsargmūra fragments un Rāmera tornis. Rāmera tornis celts 13. gadsimta pirmajā pusē. Sākotnēji tas bija četrstūrains pilsētas aizsargmūra tornis. 16. gadsimtā, kad aizsardzības mūrs bija zaudējis savu militārā nozīmi, to no abām pusēm pamazām apbūvēja par dzīvojamām ēkām. Līdzīgs liktenis pirmklā arī mūri citās pilsētas daļās. Viduslaiku Rīgā pastāvēja tradīcija, lai celtni labi kalpot, bija jāveic ziedojumus. Parasti celtnes zietojumam izvēlējās visvairāk godināto dzīvnieku, kam vienlaicīgi bijusi arī vislielākā nozīme saimnieciskajā dzīvē. Arī Rāmera tornim ir veikti ziedojumi. Tur atrast zirga galvaskauss un āža ragi. Šodien es jums pastāstīšu par Rīgas Domu baznīcu, kas ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams, Arhibīskapa katedrāle Rīgā, kurā patstāvīgi darbojas Rīgas Doma evaņģēliska luteriskā draudze. Lielākā viduslaiku baznīca Baltijā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Svētā Marijas jeb Rīgas Doma katedrāle, kā Livonijas bīskapijas bīskapa rezidences pamatakmens, ir ticis ielikts 1211. gada 25. jūlijā. Svinīgo ceremoniju vadīja bīskaps Alberts. Līdzās katedrālē klasiskajā romantikas katedrāļu stilā uzcelts arī bīskapijas domkapitula klosters un Rīgas Domas skola. Melnkalņu nams sākumā saukts par Jauno namu, celts 1334. gadā, tas vairāk kārt pārbūvēts. Virs nama ieejas parādās lauva figūras un piebūves stūrī Svētā jūra atveids. Nams sauc kā sanāksmu dzīve vieta dažādām Rīgas sabiedriskajām organizācijām. Par tā vienīgiem iemītniekiem kļūt dzīvespriecīgo un uzņēmīgo ārzemju galvenokārt vācu tirgotāju. Viens no daudziem sabiedrības aizbildņiem bija Svētais Maurīcijs, romiešu leģionu komandieris, miris mocekļu nāvē. Viņam nocirst galvu, tāpēc moru galvas atveids kļūst par Melnkalnu pazīšanas zīmu un simbolu. Melnkalnu nams Otrā pasaules kara laikā pārvērtās grupās. Pēckara gados nenorima interesi par Melnkalnu namu. Tā atjaunošana tika izstrādāta vairāk projekti. Kopš 1999. gada Rīga atkal lepojas ar atdzimušo celtni. Ir piepildījies vēlējums, kas reiz bija ierakstīts nama vārtos. Ja man kādreiz sagrūd būs, man atkal celēt jūs. Un arī dan mans vārds tiks melnā rāmī presē nodrukāts ar Dievu meitas. Jūs tagad redzat, varoņi kā